viss, kas notiekās uz labu, vai ne? Un viss kaut kādas idejas, kas nāk, viņas arī nenāk tāpat vien. Un tā ceļš, pa kuru mums nevajadzēja braukt, bet mēs pa viņu aizbraucām, atved mūs, tie, kas pazīst to tiltu, tie jau pazīst, uz vecajiem labajiem Miko laikiem. Jep, pilsēta, par kuru es pat iepriekš zinājis nebija. Pilsēta, kur atrodas te pie kaut kāda dīķa un kur notiek dzīvība, rosība, kuģīši braukā, piestātnes, cilvēki staigā apkārt. Un joprojām, jā, tie nav nekādi svētki, tas nav nekāda kaut kāda, nezinu, tur pilsētas diena vai ko. Visi te brauc, atpūšās, ēd, tērē naudu. Nu, ko es varu pateikt? Arī mēs uz šejienu esam atbraukuši. Un atstāsim arī mēs šeit savu naudiņu. Lai visiem viss būtu skaidrs, šodien ir vienkārša parasta darba diena. Un kur ir pilns ar cilvēkiem. Kur tur laiviņas braukā. Tur, aiz stūri jau vairs nevar redzēt kuģīši, kur šitādi te vizina cilvēkus. Barčikos viss sēž, ēd, bauda dzīvi. Un vienkārši, kaifo, Lai mums viss izdodas šajā te braucienā. Mini foodbloks no Miko laikiem. Tātad vietējās izcelsmes pelmenīši ar kaut kādu gaļu. Normāli. Pasūtījām picu ar salami desiņā. Vidēji statistiski draņķīga pica. Nekas sevišķi labs, nekas sevišķi slikts. Patīk tas, ka viņai ir tās itāļu zālītes virsū, kas picu taisa par picu. Vispārējais ir tāds viduvējs. Un te mēs varam redzēt, kad aiz muguras mums stāv kur viss kaut kādi kuģīši. Un šitos te kuterīšus, kur viņi te ir, rekur tos kuterīšus, kas krāsainie tur stāv, jā, samaksā naudiņu, viņus var paņemt un vizināties pa šajien. Un viss forši. Un rekur šitos te arī, šitos. Reku cilvēki vizinās, kaifo, izbauda dzīvi. Un tagad ir kaut kas ekskluzīvs, kaut kas tāds, ko mēs esam izdomājuši nejauši automājā ceļojot, bet tagad katru reizi ceļojot mēs cenšamies to atkārtot, tāpēc, ka tas ir kaut kas vienkārši fenomenāli labs. Un tas ir makaroni ar gailiņu mērci. Vienmēr sakot, garša īstenībā ir kolosāla. Es nezinu, kāpēc iepriekšāk mēs to nekad nebijām darījuši un kāpēc mēs to nedarām mājās. Jā? Tas ir kaut kas līdzīgs tā kā tā carbonara, jā? Bet tikai šitā ir gaļonara. Makaroni gaļonara. Kolosāli. Diezgan viegli gatavojās. Ātri. Un neiedzīgi garšīgi. Un šitās ir gailienes, kuras mēs salasījām tieši vakarā, pirms mēs braukšanas projām. Tā kā viss ir vienkārši perfekti. Mēs turpināsim ēst. Mēs esam tagad Polijā pilsētā Elk. Ar jums visiem labu apetīti, forši izdevušos dienu un lai viss sanāk labi. Iesākās mums diezgan interesanti un iesākās viņš mums ar to, kad pārstāja strādāt gāzes plīts. No sākuma es nodomāju, ka kaut kas ar gāzes plīti. Pēc tam es ieslēdzu iekšā boileri un izrādās boileris arī negrib strādāt. Gāzes balonā uzrādās, kad spiediens ir. Man tur stāv gāzes filtrs virsū, ko es uzliku. Jā. Un man tāds nelabs aizdoms, ka tas gāzes filtrs ir aizgājis ciet. Pamēģināšu tagad viņu attaisīt vaļā, uztaisīt pa taisno trubus, un tad jau redzēs, ja gāzes plīts sāks iet, tad jau es zvanīšu tam čalim, kas tirgo tos gāzes filtrus un prasīšu, kā viņu var iztīrīt. Tāpēc, ka šitas ir kaut kāds tur mazgājamais gāzes filtrs. Jā. Liksim pa taisno reduktoru klāt pie gāzes balona un skatīsimies, kas mums būs, kas mums nebūs. Noņēmu nost, redz, kur šito filtru, kas te stāv, jā. Uzliku reku pa taisno, izmaiņas spiedienā, godīgi sakot, ir diezgan lielas. Nezinu, ko tas dos, tāpēc, ka man te rekur vēl viens filtriņš kaut kāds ir. Kas tas ir, kur izsakot, to es pat nezinu. Tā, diemžēl ar to tas viss nelīdzējās. Neaizgāja tā kā vajag viss. Spiediens šiten ir. Mēģināšu skrūvēt vaļā šito otro filtru. Viegli sataisīt nesanāca, diemžēl, tāpēc, ka kā izrādās, šitais te filtriks, ko es noņēmu nost, viņš nav filtriks, caur viņu var redzēt cauri. Tas kādreiz ir bijis kaut kas,
Tagad tas bija vienkārši savienots pa taisno. Vai nu tas ir reduktors, kaut kas noticies ar reduktoru ir, jā. Vai nu kaut kas ir ieķēries iekšā galvenajā gāzes sadalītājā, bet tas ir maz ticams, tāpēc kā ar gāzi problēma ir uz visiem virzieniem, jā. Kaut kas varēja iziet cauri galvenai gāzes maģistrālei, nu nedomāju, jā, tāpēc, ka tur stāv tomēr tas lielais filtrs, viņš būtu noķēris. Nopirksim jaunu reduktoru, uzlikšu virsū, un tad jau redzēsim, kad pirms tā gāzes sadalītāja jaukšanas ārā, jā, gribās no sākuma no šitās visas puses pārbaudīt. Tā kā piedzīvojumi. Nu tā, pagaidām ir sekojoši. Apzvanīju 3 esošos tūmā gāzes, nu ne gāzes, bet viskaut kādus tur lietu pārdotavas, jā. Nevienam uz 50 milibāriem nav. Visur ir tikai 35. Es neķeru kreņķi pagaidām vēl, jā, kā jau es tev teicu, viss būs kā viņam ir jābūt, jā. Protams, gribētos, lai daudz vieglāk tas viss iet cauri, bet, diemžēl, tā viņš nav. Ok. Tagad tādā gadījumā aizbrauksim vēl uz lielu veikalu, kaut kāds ar C burtu viņš sākās, viņš te arī pat tās netāli ir. Vēl ir liels būvmateriālu veikals, Leroy Merlin. Jā, iespējams, kad ir tur. Ja galīgi viss ir garām un nekur tur nav, tad mēs turpināsim savu ceļu uz pilsētu Torūnu, un tur pa ceļam pēc apmēram 300 kilometriem ir pilsēta Gruģiadž, un es paskatījos, ka tur ir ļoti liels servisa centrs priekš automājām, tur viņas remontē, pārtais un visu kaut ko. Sliktākajā gadījumā iebrauksim iekšā tur un nopirksim tur. Gribētos jau ātrāk, bet viss notiksies tieši tā, kā tam ir jānotiekās. Nu zin kā ar mani kā ar bitēm, līdz galam nekad neko nevar zināt. Es tomēr pārdomāju, es izdomāju sekojuši, kad es tomēr atskrūvējuši vaļā šitien te gāzes to priekšu, atskrūvējuši vaļā tur to pie šitā te sadalītāja to galveno trubu un pārbaudīšu, vai gāzes maģistrālē normāli pūšās cauri. Kur ir tie paši regulātori. Es tagad atskrūvējuši vaļā rekur šito te skrūvi. Atskrūvēju vaļā redz, kur gāzes padevu priekš leduskapja. Aizgāju tur, pūš iekšā, viss ideāli lido, aiztaisīju visu ciet, uztaisīju vakumu, vakums arī turās, tas nozīmē, ka galvenais gāzes padevis vats, ar viņu viss ir kārtībā. Tagad ārējais gāzes reduktors, kas ir, es neesmu sevišķi, 100 punktu, nezinu, kā viņam ir jāstrādā vai ne, vai viņš no šitās puses, ja viņu velk, viņam ir jālaiž cauri, bet dotajā brīdī tur ir vakums. Vai ne? Negaršīgi. Dotajā brīdī tur ir vakums, un man ir tāda nelaba aizdoma, kad viņš ir aizsērējis, sagājis sviestā, vienmēr sakot, jāpērk tik tiešām būs jauns reduktors. Kad Polijā viss kaut kas notiekās, viss kaut kādās privātajās sētās un ar viss kaut kādiem vienkārši izkaramajiem un tā tālāk. Iegāja iekšā pie viena, uzprasīja nav, pie otra uzprasīja nav, bet otrais pateica, klausies, tur patās esot pagrabiņš un tajā pagrabiņā esot viss priekš gāzes. Es tagad piebraucu klāt un tik tiešām rekurstāv. Un maziņš pagrabiņš, kurā ir viss iespējamais, viss kaut kādi junkeri, katli, gāzes plīts, jaunas, vecas, lietotas un tā tālāk. Es viņam pateicu, ka man vajag priekš 50 milibāriem šito te gāzes reduktoru, bez nekādām problēmām, viņš man viņu iedeva un rekur viņš ir, viss super. Viss rekur izskatās te šādā te veidā. Tūlītās pats galvenais moments, iesim skatīties, vai tas tik tiešām bija reduktors, vai tas bija kaut kas cits, es nezinu. Gāze nāk drusciņ. Bļāviens. Tas nozīmē, ka tas nebija reduktors. Tas nozīmē, ka tas ir kaut kas cits. Kas tas var būt cits? Es nezinu. Nopirku jaunu reduktoru, uzliku viņu virsū jauns, tikko kā no veikala.
Tieši tā pati problēma ar reduktoru. Domāju, ok, labi, es biju visu pārbaudījis, nebiju pārbaudījis šito te pārslēdzēju, kas ir, vai ne? Noņēmu viņu nost, bišķiņu nomocījos, bet noņēmu. Atkal dabūju izvarot visu virtuvi sev ārā, vai ne? Viss šitais te pūšās ideāli vispār bez problēmām. Pieslēdz klāt kompresoru otrā pusē pašreiz, izpūtu cauri visu sistēmu. Viss sistēma pūšās vienkārši bez problēmām. I no šitās puses, i no tās puses. Vispār nekur nekāda problēma nav. Un man tagad, es tagad salikšu visu atpakaļ kopā, atkal pamēģināšu, bet man tāds šķujas ir arī, kad neaizies, jā. Un man ir tāda sajūta, ka problēma būs pašā gāzes balonā, jā. Vot tas ir vienīgais, kāda doma man ienāk prātā. Tāpēc, kad viņš iedod to spiedienu, es no sākuma viņu attaisa vaļā, viņš to spiedienu iedod, jā, bet pēc tam viņa uzturēšanai viņam vairs nepietiek. Es nezinu kas, jā, es neesmu gazovšiks. Tāpēc salikšu visu kopā un pārbaudīšu gāzes balonu. Visu pieskrūvēju atpakaļ tagad, ja ne? Palaidīšu tagad gaisu iekšā sistēmā no kompresora un paklausīšos, vai šitien nāk ārā gaiss. Tāpēc, ka tagad es pūtu ar muti, vai ne, varēju dzirdēt, kā nāk ārā gaiss pa gāzes komforkām. Ja tagad būs tas pats, tad vienoju visu kopā, un ja neiet, tad tas ir točna gāzes balons. Nezinu, varēs dzirdēt vai nevarēs dzirdēt. Rekur. Ir. Nu tā, viss ir saskrūvēts kopā. Tagad viss būs atkarīgs no tā, vai tas ir gāzes balons vai nav. Tā, es oficiāli paziņoju, kad es esmu velikīs gazovšiks. Re, kur flamma ir. Re, kur ir. Vistrakākais ir tas, ka es nezinu, kas tas bija. Es vēlreiz vienkārši visu izjaucu, vēlreiz visu izpūtu un aizgāju. Kāpēc tas viņš aizgāja? Es nezinu. Un tas ir slikti. Bet labi ir tas, ka mums tagad ir gāze. Juhu! Redz, kur degvielas uzpildes stacijās, jā. Pašreiz ir speciālas vietas, kuras ir uztaisītas priekš kemperiem, autobusiem un tā tālāk. Redz, kur šeit tu piebrauc klāt, jā. Redz, kur ir vieta, kur iztīrīt kaseti ar visām čurām, kakām un tā tālāk. Un apakšā, es jau piebrauc priekšā, re, ko var redzēt. Re, kur ir caurums, kur noliet nost pelēko ūdeni. Un es apstājos, visu to izdaru, pēc tam nolikšu mašīnī, kā viss ir izdomāts, baigi forši. Nu, un, protams, tagad, kad visas toaletes ir iztīrītas, rokas ūdeņi izlieti ārā, vajag padomāt par to, ka tos ūdeņus vajag ieliet atpakaļ. Un kā mēs to darām? Ir 3 tādi lielākie veidi, kā to var izdarīt. Pirmais veids ir, protams, iebraukt iekšā kempingā un visu to izdarīt kempingā. Otrais veids ir kaut kur samaksāt naudu par pieslēgumu, lai tu varētu pieslēgt kaut kur savu šlangu klāt. Trešais veids, un to, ko izmantojam mēs lielāko daļu, tas ir šādi te zilā krāsā krāni. Viņi atrodas praktiski visās vietās, kas ir domātas priekš tālbraucēju mašīnām, kur apstāties. Ja? Protams, visur te ir arī, kur apsēsties, paēst un bērnu laukumiņi, kur mans dēls pašreiz tur spiedz augšā. Lūk. Es nodarbošos ar to, kad liešu iekšā ūdeni. Un kā tas notiekās, to parādīšu jums. Pieejam klāt, nospiežam un pildam iekšā. Tagad šito aiziešu, ieliešu iekšā. Šito kānu aiziešu, ieliešu iekšā automājā. Un nākšu pēc nākamās, un pēc tam vēl pēc nākamās, un tādā veidā piepildīšu visus savus 100 litrus. 100 tagad es domāju, man tur pietrūks kāds 60, 70 varbūt tās. 6-7 reizes pastaigāšu un pilna automāja. Visiem labrīt! Mēs atrodamies pilsētā Ostroda. Palikām šeit pa nakti. Un tagad brauksim, meklēsim maiņas punktu, vajag samainīt bišķiņu naudiņu. Mēs noņēmām nost veļukus un tagad vizināsimies ar velosipēdu. Reku galvenais velosipēdists. Jā, pirāts. Aiziet jūriņā. Velkam uz maiņas punktu. Un šitien tāda ieliņa, kur viss kaut kas. Kaut kāda frizieru pakalpojumi ir. Kebabi, visu kaut kādu veikaliņu. Un, protams, kur ir naudas maiņas punkts.
Ar ūdens peļķi, jā, bet reiz, kur burlaiviņas šitais te ir, kuterīši, skata laukums. Nu, viss kaut kas ir. Viss kaut kas ir. Reiz, kur ir laiviņas ar motoru, kurus var izīrēt un bez vadītāja apliecības, bez neko vienkārši izzināties. Te ir gan ūdens velosipēdi, gan rekur kaut kādas mazjaudīgas laiviņas. Zāpīkārnka, gigantuskā, ar viskaut kādām dažādām gaļām un mērcēm un tā tālāk. Oficiāli pierakstījāmies Polijā. Zāpīkārnka apēsta. Paprapā, pū! Un tā, esam atbraukuši līdz pilsētai, ko sauc Torūna. Šī ir viena no tām vietām, pa kurām maz kurš zina. Un filmējās? Jā, filmējās. Maz kurš zina un tā tālāk. Bet reiz, kur aiz muguras ir Koperniks un kopā ar kaut kādu baznīcu. Un vēl tie ir kaut kāds ēzels. Es nezinu, kas tas ir pa ēzeli, bet ar viņu visi grib nofočēties. Tur bez mazvai kautiņi notiekās, lai varētu nofilmēties un nofočēties ar to ēzeli. Nu, redz, kur es tiku iekšā, es arī tiku iekšā ar to ēzeli. Nemazākās nojausmas, kas tas ir pa ēzeli un ko viņš te dara. Un tā, es nezinu, kas te ir saistīts ar tiem preņikiem, bet pie viņiem ir pilns ar kaut kādu preņiku veikaliem. Un tagad mēs esam izgājuši uz tām centrālajām ielām. Un tajās centrālajās ielās ir pilns ar visu kaut kādu prjaņiku veikaliem. Smaržo, forši, kur te ir prjaņiku veikals, redz, kur tur ir prjaņiku veikals. Vienot sakot, visapkārt ir Koperniki, prjaņiki un ļoti daudz visu kaut kādu bomžiku te ir apkārt. Redz, kāds te tirdziņš notiekās visapkārt. Te mēs tā baigi tā forši esam atnākuši, jā. Paskaties, viss kaut kāds kaut kāds festivāls te ir. Jā, reku šitāds ar rūķis te ir. Ejam. Jā, esam tikuši līdz ēdamajam. Šitas ir tāds ļoti garšīgs, ko mēs ēdām savā laikā Gdaņskā. Šitie te ir sieri, kurus mēs ēdīsim pēc tam Zakapaņā, kad tiksim. Un te vispār sākusies ir tā ar kaut kāda ēdamā nodaļa. Te ir, nezinu, kas tas viss ir. Izskatās, godīgi sakot, viss ļoti garšīgi, problēma ir viena. Man negribās ēst. Es vakardien tik labi paēdu, kad es vēl jūtos paēdis, kur no vakardienas. Bet es domāju, ka paies kādas pāris stundas, un tad gribēsies ēst. Mēs tagad nopirkām to kausētos taukus, kas ir, jā, un pēc tam viņus ar maizīti kopā apēdīsim. Būs baigi garšīgi. Nu, šitās viennozīmīgi nav, lai uzturētu slaido līniju. Šitien te ir jābrauc izēsties. Nu, šodien mums bija grūta diena ar visiem gāzes paņēmieniem un ar visu pārējo nervus nokurināja nemazums. Un mēs nolēmām sevi nedaudz iepriecināt ar to, kad atnācām uz ļoti interesantu barči, kaut kādu tavernu. Uztaisīt tā, it kā tas būtu kaut kāds vecs, senlaicīgs kuģis ar kaut kādiem zīmējumiem, tādiem ļoti interesantiem krēsliem un tā tālāk. Jā? Nu, lūk. Nu, un mēs sev pasūtījām poļu nacionālo ēdienu gaļonku un pasūtījām picu. Tagad mēs iedzersim par to, lai tas būtu lielākā bēda, kas mums ir bijusi, un lai tālāk visi mums būtu forši. Tā kā priekā. Paldies arī jums, lai viss forši iet. Nu ko, viss aizgāja galīgi ne pa plānu. Vienmēr sakot, oficianti pieņēma mums ne to pasūtījumu, atnesa visu ne to, bet nekāds pats galvenais, ka gaļonka līdz mums ir atnākusi. Viņa ir šādā te izpildījumā, šoreiz bez šitais te kaula, nekas, labi, tāpatās labi, bet bez mērcītes. Mērcīti gan mēs paņemsim, pagaršosim kādu viņi ir. Ļoti garšīgi. Tā kā baudīsim vakaru ar to, kas mums ir. Paldies restorānam. Paldies restorānam.
es nezinu. Te ir jāiet tādā ļoti, ļoti vieglā garstāvoklī uz viņu, tāpēc, kad oficiants ir jauns, neprofesionāls un viss te notiekās tādā kaut kādā tādā sumburā, vai ne? Bet visumā ēdiens bija ēdams, neteikšu, ka viņš bija kaut kāds baigi garšīgais, vai ne? Bet ēdiens bija ēdams, nebija tur mērķis un vispārējais. Dēls palika bez picas, ar ledus augstu sulu un tā tālāk. Bet visumā vienalga, es nezinu, man jau pēc šodienas ar visām gāzes epopējām vairāk, nekas man liekas nespēs pārsteigt. Kā arī daudziem cilvēkiem bija jautājums, kurā vietā mēs paliekam pa nakti, ja mēs nedzīvojam kempingos. Superīga aplikācija, protams, Park4Night, kas parāda tur bezmaksas stāvlaukumus un tā tālāk pilsētā, jā. Un lūk, mēs pašreiz esam pilsētā Torūn, un te tieši tāpatās ir, jā. Redz, kur ir dzīvojamā vienkārši zona, jā, un mēs paliekam dzīvojamā zonā. Tieši tāpatās kā mēs, kur ir vēl viens kempīts, kurš tur patās ir palicies, jā. Un turēs šīs sētas ir zooloģiskais dārzs. Un mēs izskatāmies lūk šādi. Nevienam mēs te nemaisam, viss ir kluss, mierīgs. Naktī jaunatni bišķiņi pastaigāja apkārt tur, kā jau piekdienas vakarā, vai ne? Bet viss diezgan ātri apklusa un tā. Tā kā visumā, viss ir baigi forši, viss ir ideāli un tā mēs ceļojam. Jā, protams, vajadzēja ieguldīt naudu iekšā, lai visu sataisītu, lai mēs varētu to visu tā foršīgi izdarīt, jā. Bet tagad, kad kempers ir sataisīts, kad man ir pilnīgi vienalga, kur un kā, visi ūdeņi, gāzes, toaletes un viss pārējais, viss strādā. Tā kā, mums patīk tā, mums patīk, bet katram savs. Un tā, esam Krakovā. Apstājāmies kempinga parkā, diemžēl kempinga parki ir pārbāsti un mūs tur nekur nevarēja iepikārīt iekšā, tāpēc piedāvāja mums palikt, redz, kur te pie sētas. Mēs pieņēmām piedāvājumu un palikām te pie sētas. Tāpēc, kad mēs jau parās uz pāris dienām, tur cilvēki ārā liek jau visas savas šitās teltis un krēslus un visu pārējo, jā. Kempinga parku es parādīšu nedaudz vēlāk, es tikko kā ievācāmies iekšā. Kur te ir bērnu laukumiņš un kaut kur tajā bērnu laukumiņā ir jābūt manam dēlam. Dēls, tu esi šeit? Viņš ir tur mājiņā iekšā slēpjās. Aha, nē, vēlāk. Jā, dēls ir iekšā, ar dēlu viss ir kārtībā, un te ir vienkārši miljons ar visu kaut kādām mašīnām. Vienkārši miljons. Tātad izmaksas, kas interesē ļoti daudz. 2 pieaugušie, 1 bērns, kemperis bez elektrības, tāpēc, ka elektrība te nav kur pieslēgt, elektrība tur ir baigi tālu, vai ne? Izmaksāja 170 poļu naudiņas, jā. Dārgi, lēti, tas ir jālem pašiem. Pats galvenais ir tas, ka tieši redz, kur izejot ārā, tur ir tramvaja pietura. Un tramvajs pieved tieši klāt pie vecpilsētas, gudīgi sakot, uz kuriem lielākā daļa arī brauc. Labi, kamēr mēs stāvam, tad uztaisīšu pie reizes arī nelielu ekskursiju, kur es pats nezinu vēl līdz galam. Šitā, starp citu, ir otrā reize, kad mēs esam šajā kempingā. Pirmā reize bija kaut kādus 8 vai 9 gadus atpakaļ, kad mēs ar sievu ceļojām ar motociklu. Mēs šeit palikām arī uz 1 nakti, ja es nemaldos, jā. Un pēc tam no šejienes mēs tad devāmies uz Ukrainu, iekšā Ļvovā. Tātad te ir miljons ar kemperiem, vienkārši miljons visur, kur tu ej, visur ir kemperi, jā. Tātad kur ir virtuvīte, redz, kur ir virtuvīte. Te var atnākt uztaisīt, paēst kaut ko un viss. Tālāk tur ir viss kaut kas dušas, toaletes un viss pārējais. Toreiz, kad mēs šeit bijām, tad nebija, godīgi sakot, viss šeit, kur pašreiz stāv kemperi, tajā laikā šeit stāvēja visur teltis. Tagad arī pa kādai teltī var redzēt, jā. Bet toreiz telšu šeit bija 2 reizes vairāk. Labrīt no rīta no kempinga. Jep. Mēs paliksim šodien vēl 1 dienu šeit, jo vakardien baigi vēl sanāca mums aizbraukt uz to pilsētu un lāgā neizstaigājāmies un lietas sāka vēl līt un nebijām sagatavojušies. Šodien mēs sagatavosimies. Bet tagad es iešu izlūkos, meklēšu, kurā vietā var iztukšot kaseti. Reku mans mazais palīgs, tagad vada kaseti. Brauksim viņu iztukšot. Iztīrījām kaseti.
Ja jāsaka, kā ir godīgi, tad diezgan pabriesmīga viss tā kasetu tīrīšanas vieta, tāpēc, kad tur nebija konkrēta cauruma, tur ir tolets pods, viss apkārt noliets ir ar ķimikālijām, čurām un visiem pārējiem izkārnījumiem. Nu, diezgan nepatīkami ir. Daudz cilvēku, kas tur nāk iekšā, stāv tev uz rokām, gaida. Nu, vienot sakot, nepatīk man viss šī tā kempiņa padarīšana, nepatīk. Bet nu nekas. Šodien kempingā ir veļas mazgātava. Nu, 4 veļas mašīnas stāv, jā, kaut gan uz visu to kempingu tas ir ārkārtīgi maz, bet nu labi, cik ir, tik ir. Problēma tāda, ka te nav veļas žāvēšanas. Ārā pašreiz līst lietus, tad saulīte uzspīd, tad lietus, tad saulīte, jā, un veļu izžāvēt nesanāks. Lai nesaslimtu ar kaut kādu nelabu slimību, jā, un veļa nesāktu smirdēt no mitruma un tā tālāk, mēs brauksim pašreiz uz pilsētu, tur, kur ir pašapkalpošanās veļas mājas. Liksim iekšā un žāvēsim. Jābrauc mums ir gan izai pusstunda, jā. Rādīgi it kā mēs varam velosipēdiem aizbraukt, bet mazajiem ar to svaigo kāju būs bišķi pa grūti. Es, protams, neesmu baigi biežais viesis sabiedriskajā transportā, bet kaut ko tādu es redzu pirmo reizi. Redz, kur te ir galdiņi, stāv pie krēsliem, tramvajā galdiņi. Un to var nolikt, es nezinu, tur paēst vai ko, un kur uzlādēt sev telefonu un vispārējo. Ulala, baigi smuki, te viss izskatās tāds moderns, viss tāds foršīgs, jā. Kur cenas ir, jā. Kur te, kā te viss notiekās, kādi te gigantiski šitie žāvētāji ir. Redz, kur ir šitā te veļas mašīnas, pašas mazgājamās, lielas, maziņākas, kur kāds mazgā. Esam Krakovā un brauksim tagad ar tramvaju uz Vecpilsētu. Atbraucām 8-9 gadus atpakaļ, tad, kad mēs ar sievu pirmo reizi ar motociklu bijām līdz šejienai atbraukuši, mēs staigājām apkārt un meklējām kaut kur garšīgi paēst. Un man par to ir vesela video filma YouTube. Un viss beidzās ar to, ka mēs izstaigājām vairākas vietas un atradām šo krodziņš, saucās Suns Miglā. Un tur iekšā bija ļoti, ļoti garšīgi. Un tagad mēs jau trietā iesim uz turieni un skatīsimies, vai joprojām šeit ir tikpat garšīgi, kā bija toreiz. Krodziņu atradām, bet krodziņā šodien virtuve nestrādā. Tā kā pagaist garšīgo ēdamo, šodien mums šajā krodziņā nesanāks. Tāpēc mēs iesim uz kaut kādu citu krodziņu un paēdīsim citā krodziņā. Varbūt tas būs mūsu nākamais iemīļot. Es aizgāju vispār ne pa plānu, tāpēc mēs paņēmām vienkārši tagad zapikānku pasūtījām, bet te ir kaut kādi pončiki un visi nāk pie viņiem un visi stāv baigā rindā. Pagaid, es nezinu, kas tas tāds ir. Vajag mums arī paņemt kaut kādu. Ģenki, nopirku kaut kādu pončiku. Nezinu, ar ko viņš ir, bet visi viņu spērk. Es nezinu. Visi bija tagad pienāca klāt un ļoti nopriecājās. Vēl ir. Nezinu, ar ko viņi ir tik īpaši un kas tā ir pa tādu īpašo pončiku vietu. Tātad pa taisno no Krakovas ielām. Zapikānka. Kā augšīgi. Šitā ir garšīga. Otra zapikānka. Viena ir kaut kāda poļa, un otra ir kaut kāda savādāka. Pagaršosim tagad šito. Šitā ir tā otra. Un šitā man nevisai. Kur ir vesela čupa ar saldējumiem. Es paņēmu greipfruktu saldējumu un kaut kādu saldējumu ar ogām. Un kur augšējais viens saldējums jau ir apēdis. Un tagad iesim bišķiņ pastaigāties. Bišķiņ gribās izlocīt kājas, savādāk nosēdējis. Esmu šodien 400 km un tagad gribās bišķiņ izlocīt kājas. Kur.
paiesim uz priekšu, reku tur kaut kur tur uz tos baznīcas puses. Vai kas tas ir, nezinu. Aiziesim paskatīties uz baznīcu. Aiziesim paskatīties uz baznīcu. Iekšā. Nu, paēdām saldējumu, pastaigājāmies pa pilsētu un sākās baigais lietus. Bišķiņi nolijām, bet tas arī labi. Šodien bija pār 30 grādu karstumu un nedaudz šitā te lietiņa, tas ir tieši tā kā vajag. Tagad stāvam, gaidām trambulīti, atnāks džimbuls un projām atpakaļ uz kemperi. Interesanti ir tas, ka mums kemperī augšā lūka palika vaļā. Pasīsimies, cik daudz salīs būs iekšā. Bet es domāju, ka maz, tāpēc, ka mums pretī stāv koks un no tas koks mums baigi aizsargās. Tā kā viss būs forši.